Dāmas un kungi, es ar lielu prieku tagad dodu vārdu atklāšanai Guntai Ančai, Sustento vadītājai. Lūdzu. Labdien visi! Labdien visi un paldies jums, ka šajā laikā augstā, pelēkā un drēgnā atnācāt klātienē. Jo man šķiet, ka tikai klātienē var sanākt patiesi laba un patiesi emocionāla saruna. Jo savādāk tajos datorekrānos, kurā arī varbūt mani kāds redz šodien, tur var nodot tikai informāciju. Mēs šodien runājam par jautājumu, kā jau teica Juris, kas ir ārkārtīgi svarīgs, aktuāls. No vienas puses tas ir projekts, kur atbalsta SIF, bet no otras puses tā ir tēma, kas mums katram ir ārkārtīgi svarīga. Šajā gadā man sanāca būt diezgan daudzās Latvijas pašvaldībās, un katru reizi, kad mēs bijām šajās pašvaldībās un runājām ar tiem cilvēkiem, kuri ir atbildīgi par civilo aizsardzību, kuri ir atbildīgi par sociālajiem jautājumiem, kuri ir atbildīgi par brīvprātīgajiem ugunsdzēsējiem, saruna bija tāda, kā jums saka, nedaudz skumja. Un skumja kādēļ? Tādēļ, ka lielākajā daļā man teica, jūs saprotiet, tad, ja kaut kas notiks, katrs pats būs atbildīgs par sevi. Katrs pats pieņems lēmumu, ko darīt. Un tad vienmēr ir jautājums, ko nozīmē katrs pats, tad, ja mēs runājam par cilvēkiem ar invaliditāti, ko nozīmē katrs pats, tad, ja mēs runājam par senioriem, par tiem, kuriem ir grūti pašam. Un atbildes ir visdažādākās. Ejiet, runājiet ar kaimiņu. Ok, labi, ja kaimiņš labs un gatavs ko darīt. Vai tad jums nav draugu, kas varētu palīdzēt? Ok, ir labi, ja man ir draugi. Bet ko tad, ja nav? Un tad vienmēr ir jautājums, vai tiešām mums te un tagad nevajag domāt par sistēmu. Par kaut ko tādu, kas nav atkarīgs no katra viena indivīda, bet par kaut ko tādu, kas darbojas kā sistēma. Mēs šobrīd dzīvojam ļoti satrauktā laikā no vienas puses, bet no otras puses mēs dzīvojam mierā. Mums ir dots laiks. Mums ir dots laiks, kurā mēs varam domāt, sakārtot lietas, runāt. Un tāpēc mums šeit šodien ir konference, lai mēs par to runātu un pēc tam domātu, bet ne tikai domātu, pēc tam arī rīkotos. Lai veidotu sistēmu, kurā mēs saprastu, kā cilvēkiem pateikt, kur jābūt stundā X, kā cilvēkiem pateikt, ko tad darīt ar to 72 stundu somu. Uz mežu iet, uz kurieni. Kā cilvēkiem pateikt vēl kaut ko? Un kā cilvēki var pateikt? Zvanīt uz 112 un teikt, es te Alūksnē esmu pagrabā, vai es te Daugavpilī, un vai 112 palīdzēs? Jūs ziniet, jautājumu ļoti, ļoti daudz. Un šodien mēs sākam par to runāt, un noteikti turpināsim. Un tāpēc domāju, laiks sākt, jo jautājumu ir daudz. Paldies jums!